Krimināla lieta, cietumsods, un es esmu slepkava un es iznīcinu pasauli. Tāpat jau ir diezgan piedirsta. Cietumsods iespējams kļuva autoavārijā un traumēja galvu. Sods ir 2188 eiro. Es reāli bimbāju. Tātad es te norunāju veselu, es nezinu, 10 minūtes un izrādās, ka kamera nemaz nav ieslēgta. Neko darīt. Sāksim no jauna. Tā ierosināta krimināla lieta, cietumsods un naudas sods. Jā, tas ir pret mani ierosināta krimināla lieta, iespējams cietumsods un naudas sods. Par ko, kas kā, es tev tūlīt pastāstīšu, bet tagad noskaties kadriņu, ko es uzņēmu jau no rīta, lai saprastu, ka es neesmu tāds necilvēks, veicot dzīvnieku pārvadājumu. Tiekamies pēc šī kadra jau. Tad, pirms es sāku šo video, es jau zinu, ka ne tu mani heiterīši, kā to labāk pateikt, cilvēki, kuri nevēl man labu, tagad saberzē rokas un priecājās, kas te viņam būs un kā viņam būs. Jo man īstenībā uzdeva viens jautājumu, kā es tieku galā ar to, ka ne jau visi vēl labu skatoties manus video vai skatoties to, ko es daru. Uz šo es varu ātri iekomentēt to, ka es rādu arī to, ka ir slikti. Ja kāds par to priecājās, tas pats cilvēks vāc savu karmas punktiņu kādreiz. Tāpēc es dalos ar visu. Es dalos arī brīžos, kad ir slikti un nav labi, lai parādītu, ka dzīvē nav tikai skaisti samāksloti kadriņi. Un ko vēl? Tad, kad es rādu labo, es domāju, ka tie cilvēki nevar pārdzīvot to momentu. Jo labāk man iet, jo grūtāk viņam ir tikt galā ar to, ka man iet labi. Tā es pagriezīšu tev nedaudz taisnāk, iespējams, ka man šī bija. Jā, startējam par dzīvnieku pārvadājumiem. Lai vispār iegūtu, lai sāktu to darbu, tev ir jāiegūst dzīvnieku pārvadājumu certifikāts. Un tev tur ir, nāksies nedaudz smadzenītes pakustināt un pamācīties. Ne tikai tā, ka aizgāji, noliki un viss. Tāpēc man jāsaprot, tur bija cietcelceļš. Es domāju, ka tu savu māju brauks. Lai skaties, kā tev ir. Tā, labi, man te sagāja nepareizi. Vai braukt pa mazo ceļu? Brauks pa mazajiem. Labi, braukšu pa mazajiem, būs interesantāk. Tu tā pārbaudi, vai tevi redz? Nē, vai filmē. Dzirdējāt, ja? Es šitā pārbaudu, vai mani redz, vai filmē. Tā, izgriezās kadrs ārā. Es te bišķiņi braucu pa pilsētu, sastostījos, nevarēju normāli noķert tēmu, ko es gribu runāt. Tātad ar šo kadru es gribu pateikt, es zinu, ka te ir arī cilvēki, kuri uzskata, ka es daru vājprātīgi, briesmīgu darbu. Es esmu slepkava un es iznīcinu pasauli, jo es pārvadāju dzīvniekus. Uzreiz es uzsvēršu vienu. Lai tiktu strādāt par dzīvnieku pārvadājumu, ir jānoliek certifikāti, jāievēro visas labturības noteikumi, ko vien var ievērot. Un tas, ko tu neievēro, tas ir dārgi, tas ir krimināla atbildība. Tas vairs nav administratīvais, ko tev uzliek par pārkrautu mašīnu, kura ir par smagu vai vēl kaut ko. Tas ir viss jau krimināla atbildība. Un es uzskatu, ka ļoti pareizi. Un ar šo es gribu padalīties ar vienu stāstu, tāpēc, ka daudz uzskata, ka man nav jūtas un man pilnīgi vienalga, kas un kā ar tiem dzīvniekiem notiek. Tātad pirms kaut kādiem vairākiem gadiem firma, kurā es strādāju, piedalījās dzīvnieku aizvešanā no zemnieka. Un no zemnieka, kurš bija ilgstoši badinājis dzīvniekus, labturība bija neievērota, nekāda pēdējā. Sākumā viss bija kārtībā. Bet kāpēc tas viss sākās? Tāpēc, ka viņš iekļuva autoavārijā un traumēja galvu. Kaut kas bija ar smadzenēm, kaut kas ar smadzeņu darbību. Viņš bija ļoti kādreiz ieturēja visas labturības normas, viss bija ideāli pie viņa. Un tad kaut kas notika galviņā, aizgāja ciet, no viņa aizgāja sieva ar bērniem un sākās virkne. Tātad dzīvnieki tika badināti, nedzirdīti un
tas, ko es tur redzēju, nu, tur tiešām sirds sažņaudzās un asaras bija acīs. Un tur es neslēpu nevienu asaras pilīti, kas nāca ārā. Tāpēc, ka pirms mēs vispār devāmies uz turieni, mums bija, nu, es biju un vēl viens mans kolēģis, vācietis kolēģis, jā. Un mums bija jāapraksta papīrs, vai mēs atļaujam mūs publicēt, tā kā, jo tas viss tika, tur bija ar policiju, ar vetārstiem, ar visu uzreiz, jo tur bija jāizvērtē, kurš dzīvnieks vēl ir transportējams, kurš uz vietas ir jāeitonizē. Nu, jūs sapratāt, man tas vārds grūti izrunājams. Sieva labāk, zin kā vetārstam labāk izrunāt tos vārdus. Tur iekalti galvā, zin kā nekā 6 gadi veterināra medicīnas fakultātē mācīts. Tā viņi vēl, protams, sauc vai kaut kas mainījies? Joprojām fakultāte tāpat. Fakultāte tāpat. Un es parakstījos, ka mani nerādīs, bet tur priekšnieks parakstīja, ka mašīnas var presē rādīt un visu pārējo. Tas, ko es redzēju, turpat bija dzimuši teļi, turpat viņi bija miruši, govis mocījās turpat uz vietas un netika ievērota neviens labturības noteikums, nedzirdīti tie dzīvnieciņi bija. Nu, tas bija tiešām tas, lai saprastu, es reāli bimbāju, es reāli raudāju redzot, man pat balss ietrīcās atceroties tos skatus. Šausmīgi. Un šitais kadrs ir tieši tiem, kuri uzskata, ka es esmu tas slepkava, kas iznīcina pasauli, pārvadājot dzīvniekus. Mums pārvadājumos ir labturība ievērtota, viss tā kā vajag. Bet, protams, mēs visi pieļaujam kļūdas, mēs visi kaut ko izdaram ne tā, jebkurā vietā ir aizkulises. Un tikai nevajag dirst, ka tā nav. Reāli nevajag to stāstīt, tāpēc, ka viss ir skaisti līdz brīdim, kamēr mēs redzam. Kā izslēdzas kameras, kā neviens neredz, kā neviens nedzird, tas jau ir pavisam cits stāsts. Un šis bija mazais iestarpinājums, iespējams mazais. Tas, ko es gribēju pateikt, ka man ir tieši tāpat kā visiem citiem, man ir jūtas pret dzīvniekiem. Es esmu visādājs. Es nekad neesmu nosodījis cilvēkus, kuri izvēlas neēst gaļu, kuri ir vegāni, veģetārieši, tā vienalga, ko tas ir. Es respektēju jebkura cilvēka izvēli. Ir starpība starp vegānu, un es vienreiz no vegāna cilvēka dzirdēju tādu apgalvojumu agresīvais vegāns, kurš uzbrūk citiem par to, ka ēd gaļu. Tā pasaule tāpat jau ir diezgan piedirsta, un ja mēs visi ēdīsim to zaļumu no lauka, mums tāpat nepietiks. Tāpēc, ka mēs noēdīsim to zemi melnu, un nepietiks mums. Jūs baigi krataties, tāpēc šo kadru es beigšu un beigšu filozofēt. Tiksimies jau apakaļ mājās nākamajā kadrā. Tātad šodien ir 26. gada 29. maijs. Pret mani ir ierosināta krimināla lieta, kurā es 24. gada 12. jūlijā kā mājlopu pārvadāšanas transporta līdzekļa vadītājs, transportējot no Tāpī zemnieks, nedrīkst minēt, kuram izvirzīta atsevišķa apsūdzība, lauksaimniecības uzņēmuma, tā arī neminēšu, tā transportēja govi ar Krotālijas numuru, tā nedrīkstu saukt, uz kautuvi tur un tur. Tur valsts veterinārā ārste doktore PPP brīdi, kad dzīvnieku dzina uz kautuvi, pamanīja, ka tas stipri klibo ar labo pakaļkāju un konstatēja 3. pakāpes balsta kājas klibumu labās tarsālās locītavas rajonā tika konstatēts aptuveni 20 cm liels blīvas konsistents pietūkums. Labā pakaļkāja bija pietūkusi no pirksta locītavas līdz ceļgalam. Ok, tātad es uzsvēršu to, ka es jau uzreiz startā saku, ka es pie iekraušanās šai pārvadājumu kravai nepiedalījos. Es paņēmu mašīnu, tātad fūri jau uzkrautu ar gotiņām. Tas, lai gan varbūt kaut kādā veidā mīkstina to tev no atbildības neatbrīvo.
Un pie šīs lietas, protams, ir tās dzīvnieku fotogrāfijas jau, kad ir nokauts, cik tur liels tas iekais un visu pārējo. Protams, arī es, kad zinu ārā tos dzīvnieku uzgovi, respektīvi es redzēju, ka viņa pieklibo. Bet viņa nebija tā, ka viņa neturētu kāju, viņa nebija uz 3 kājām, tātad viņa balstījās uz visām 4, un pēc pārvadājuma likuma nedrīkst pārvadāt dzīvniekus, kuri nebalstās uz visām 3 un stabili nav. Jā, viņa piekliboja, bet ne tā, lai tā nebūtu transportējama. Par iekaisumu, protams, es neko nezināju par to, kas ir uzkrauts, bet tagad to visu tālāk risina advokāts un jurists. Ir arī tās bildes, kā es teicu, pēc tam, kad tā govs ir nokauta, un tur nav nemaz tas iekaisums tā, kā tur ir minēts, cik ir briesmīgi un tā tālāk. Kāda man sajūta tagad? Ir tāda jocīga, protams, tā ir krimināla lieta, tas nav administratīvā lieta nekāda, un šeit nāksies īstenībā pacīnīties un darīt visu, lai viss būtu kārtībā. Naudas sods, kurš šobrīd ir piemērots, tātad naudas sods ir 2188 eiro. Cietumsods iespējams no 4 līdz 8 nedēļām. Bet īstenībā, ja tiks piemērots cietumsods, man būs ko tev pastāstīt. Kā ir pavadīt kādu laiku Vācijas cietumā. Es nekautrējos stāstīt no tā, tiešām arī, kā es teicu, lietas stāstīt tā, kā tas ir, un es nekautrējos būt es pats, tā kā nebaidos no kāda nosodījuma, vai, ja kādam kaut kas nepatiks, vienmēr kādam kaut kas nepatiks, es nebaidos no tā vairs. Sākumā varbūt bija kaut kad, kad sāku taisīt video, daudz to uzsvēru un par to kaut kā aizdomājos. Tagad kā ir, tā ir. Ja man cilvēks neskrien virsū, tāpat kā es esmu pieņēmis un respektēju visus vegānus, veģetāriešus, arī karodziņu krāsas nesējus, tik ilgi, cik viņi neuzspiež man savu gribu, ir ok, lai cilvēks dzīvo. Vienīgi mani pārliecība tā, ka mēs visi nevaram būt, tie vegāni mēs nebūsim. Piedodiet, atvainojiet, ja mēs visi sāksim ēst zaļumus, tad mums drīz būs tikai un vienīgi melna zeme uz pasaules un arī neizvilksim. Un tad tikai stāsta tā cilvēku grupa reizēm, kur stāsta ārprāts, cik šausmīgi, cik briesmīgi, kā tie dzīvnieciņi mokās. Ir cilvēki, kuri vispār nerubīja no tā neko, jo arī es vienreiz dzirdēju apgalvojumu šausmas, kā tā gotiņa skaļi raudāja. Es paklausījos to video, tā govs bļāva, tā kā govs bļauj. Ja cilvēks runā, tad viņš tā runā. Varbūt govī no malas izklausās, ka mēs bļaujam un sāpēs mokamies, jā. Bet, protams, ir arī vienreiz redzēju video, kur teica, ārprāt šausmas, gotiņa mokās, viņa tur saslimusi bija un gulēja salmos, un viņai deva antibiotikas un zāles laid iekšā un tā. Ārprāts, kā tiek spīdzināts dzīvnieks, šausmas, kā tā var. Tad, kad cilvēkam ir slikti, tad, kad cilvēkam ir temperatūra, ko mēs darām? Mēs tieši tāpat kā tas dzīvnieciņš, mēs guļam, mokamies un mums ir slikti. Tur jau ir tā lieta, ka dažreiz cilvēki nerubīja. Es esmu visādājs, mani bērni ēd gaļu, es ēdu gaļu, un es uzskatu, ka tas ir ok. Protams, es arī apzinos, ka gaļā aiziet, tomēr tas dzīvnieciņa stress un vispārējais. Bet es arī zinu, ka kautuves dara visu, lai tas tiktu viss izdarīts maksimāli humāni un viss būtu bez stresa. Kā arī pārvadājot cūkas, tu viņas piegādā, viņas tiek ar tādām augstām, ne augstām, bet ar ūdens dušām tiek nomierinātas, jo viņas tajā brīdī nomierinās, un ir pat kautuves, kur skan mūzika, klasiskā mūzika, lai viņas tiktu nomierinātas. Un es uzskatu, ka tomēr tā enerģija kaut kādā veidā nododas gaļā. Un tas arī mans uzskats, sintētiskie vitamīni nedos tādu efektu, ko tu vari uzņemt ar ēdienu, respektīvi gaļu un zaļumiem un visu pārējo proteīniem, olbaltumvielu, olbaltumiem proteīni. Tā, iepeldēju pa citu tēmu jau, bet galvenais, ko es gribēju ar šo mazo īso video uzsvaru likt uz šo kriminālu lietu,
Iespējams, ka es uztaisīšu atjauninājumus, kā man ar to veicās un cik grūti ir iztiesāties, cik grūti nē, jo tur tagad visu dara tālāk advokāts un jurists, kas ir ļoti svarīgi. Un īstenībā man viss ir atnācis latviski. Tātad man ir vāciski viss, plus latviski pārtulkots. Un tur arī ir uzsvērts tas, ka man pienākas tulka palīdzība, ja vajag, un tā tālāk valsts apmaksāta. Lai gan savā ziņā man tulku nevajadzētu, bet kad man būs jādodas uz to tiesu, es domāju, ka ir jāņem, tāpēc, ka tā terminoloģija, ko lieto likumdošana, tas nav sarunu valodā runāt uz ielas. Tieši tāpat kā latviešu valodā. Tu vari runāt uz ielas, ņemties, darīties, bet tad, kad ir likumdošana, ir bišķiņi jāpaburās cauri. Tā ir tā tad... Kur ir vēl pieminēts, tādēļ dzīvnieks bija spiests vienmērīgi balstīties uz visām 4 kājām, tos ar parīgu, klibo, labo pakaļkāju vai transportēšanas laikā nenokristu. Es respektīvi, labi. Okay, es piekrītu, ka tā klibošana bija, bet viņa nebija tāda, lai to govi netransportētu, jo... Mācoties dzīvnieku pārvadājumus, tur jānoliek eksāmenis vēl un viss. Tur ir visi likumi, kas tev jāiegaumē un jānoliek tas eksāmenis. Kaut kā tā, lai negramstītu vairs tukšu gaisu tagad un nesaprastu, ko es te gribu pateikt. Arī nogurums ir tāpēc, es domāju, ka es došu vēl mazu atjauninājumu. Varbūt pastāstīšu tev, kā ir tiesāties Vācijā, ja pret tevi ir ierosināta krimināla lieta. Tūlītām samontēšu šo īso video, ielikšu tev, nodošu tev, lai tu vari noskatīties. Un te ir vēl mazs video man no dārza jāsamontē, jāuzfilmē. Un tad jau paldies visiem, kas atbalsta manu saturu, piespiežot abonēt podziņu. Un tiekamies jau nākamajā video. Paldies jums, čau!